Sveiciens, draugi! Šodien paskatīsimies nedēļas izlikumu. Tas būs izlikums nākošai nedēļai no 4. līdz 10. novembrim. Mums ir 3 varianti, kā jau šeit redzat, 1., 2. un 3. variants. Liksim ar dažādām kavām. Mēģināt tā intuitīvi sajust, kurš no šiem variantiem ir jūsējais, vai nu pēc kavām, vai nu pēc akmentiņiem, kā nu jums pēc sajūtām tas liekas pieņemamāk, un skatīsimies, ko mums kārtas rāda. Tagad skatīsimies pirmo variantu. Pirmam variantam nedēļas šī galvenā kārts ir 3 pentakļi. 3 pentakļi ir zemes stihijas kārts, kas jau mums norāda uz to, ka nedēļa galvenokārt paies ar kaut kādām tādām vairāk materiālām, vairāk sadzīviskām, vairāk tādām ikdienas lietām, ikdienas darbiem un neko tādu ekstra varbūt arī nesola. Ja? Kā mēs šeit uz kārtas redzam, te ir 3 cilvēki, viņi katrs dara savas lietas. Ja? Katram ir savu pienākumi, viens šeit mūrē kaut ko, ja? Šie 2 cilvēki te pēta kaut kādus te pierakstus, rasējumus, kaut ko. Katrs dara savas lietas, katrs ir iegrimis savās lietās, darbi iet no rokas un rezultāts arī neizpaliek. Ja? Kopumā šāda nedēļa, attiecību ziņā arī tāda saprašanās starp cilvēkiem. Ja? Ne tikai runājot par partnerattiecībām, bet vispār runājot par attiecībām ar cilvēkiem. Mēs saprotamies, mēs zinām katrs, kas mums ir jādara, katrs ar savām lietām darbojamies un viss ir kārtībā. Varbūt vienīgi šī nedēļa nesola tādu, pēc šīs kārtas neteiktu, ka baigi romantiskā nedēļa, jo šī tiešām ir tāda kārts par praktiskām, par tādām piezemētām lietām, par darbiem, par kaut kādiem ikdienas tādu rutīnu, pat varbūt kaut kur varētu teikt. Ja? Tā kā, ja jums ir attiecības, viss attiecībās arī iet raiti, ja jūs gribat jaunas attiecības nodibināt nākošu nedēļu, tad varbūt īsti nākošā nedēļa nav tā pati veiksmīgākā nedēļa. Ja? Jo tā romantikas dzirkstelīte kaut kā šeit īsti neredzās. Nedēļas pozitīvs mums ir vecākais arkāns mērenība. Patiesībā šī kārts ir tāda tāda mierīga kārts, lēna kārts. Ja jums ir iepriekš bijušas kaut kādas lielākas skriešanas vai kaut kādi vairāk darbi un darbošanās un tādas lielākas aktivitātes, tad varbūt nākošā nedēļa tas pozitīvais moments var būt tas, ka jums, teiksim, tiek solīta kaut kāda lielāka atelpa, lielāks mieriņš. Jo arī šeit tās lietas iet mierīgi, labi, tā harmoniski saskaņoti, mums diena no dienas, viss iet uz priekšu, ja? Tā tas var būt, ka tāda mierīgāks tas laiks. Vēl pēc šī arkāna, ja mēs skatāmies vairāk praktiski, bieži vien šī kārts runā arī par tādām kaut kādi varbūt pasākumi, kas ir teiksim, tādi kafēnīcu, restorānu apmeklējumi. Varbūt jūs mājās kaut ko tādu īpašu pagatavosiet, varbūt kaut kādas, neliela, tur varbūt svētki vai kaut kas. Tad varētu būt, kaut kas tādas kaut kādi gurmānie prieciņi, ja, tādi. Vai arī te var būt stāsts par kaut kādām varbūt skaistumu vai ūdens procedūrām. Kaut kas, jo te mēs arī redzam meitene ūdenī, ja. Kaut kas, jā, ar tādām ūdens lietām saistīts, ja. Tas mums ir pozitīvs, negatīvs, negatīvā 5 kausi. Jā, 5 kausi mums var iedot kaut kādu tādu, mazo darba spīli varbūt nākošu nedēļu, bet, zinat, kopumā es teiktu, ka ir gana mierīga tā nedēļa. Varbūt būs kaut kāds moments, kad jums uznāks kaut kāds tāds melanholiskais noskaņojums, jo te ir stāsts par to, ka man liekas, ka es esmu kaut ko zaudējis vai kaut kas ir pagājis man garām, ja, un tādas kā zaudējuma sajūta vai kaut kāda vilšanās sajūta, ja.
Nu, kaut kas tāds, bet tik slikti nav, kā izskatās, jo, redzat, šai meitenei tomēr tie divi kausi te joprojām ir, viņa varbūt bēdājas vairāk nekā vajadzētu, ja? Tā kā es domāju, nu, varbūt kaut kādā mirklī kaut kāds moments. Mums te fonā ir nākošu nedēļu augstā priestriene, varbūt ar kādu sievieti kaut kāds tāda, nu, teiksim, mamma vai kaut kāda, nezinu, vecāka kolēģi vai kā, nu, vai cita sieviete jūs dzīvē, ar kuru kaut kādi momenti, kas jūs varbūt, nu, tā mazliet apbēdina vai kā, ja? Nu, tāds momentiņš var būt. Padoms. Nu, padoms ir tiešām nenolaist rokas un darboties, jo atrast kaut kādus risinājumus, pieiet lietām ne tā ar standartu pieeju, bet tā kaut kā tā oriģinālāk, varbūt elastīgāk, varbūt ar izdomu. Tas var mums attiekties gan uz šo situācijām darbā, bet jums tur arī viss nu, ies no rokas, es domāju. Nu, jā, varbūt kaut kādi momenti būs, kur jūs atradīsiet labāku ceļu, labāku risinājumu, kaut ko, nu, patiesībā šī kārta pat arī par tādu viltīgu pieeju var runāt, ja, nu, kaut kā tā izdomāšu, ja, kaut kā atrisināt situāciju, nu, kaut kā ar kaut kādu viltību, ja, vai, nu, kaut kādu aplinkus ceļu, ja, lai negodīgu, nē, te neiet runa par negodīgumu, iet runa par vienkārši, nu, kaut kā savādāk, ne tā kā vienmēr kaut kā tā oriģinālāk pieiet lietām, ja. Nu, jā, un vispār kārts ir par tādu darbošanos un tādu aktivitāti, nebaidīties varbūt pamēģināt tiešām kaut kādu jaunu risinājumu, ja, savā ceļā, savās dzīvē, savās lietās un darbos. Nu, šāds izlikums pirmam variantam. Tagad skatīsimies otro variantu. Otram variantam, nu, salīdzinot ar pirmo variantu, ir tāda, nu, krietni, es teiktu, tā aktīvāka solās nākamā nedēļa, tā mēs redzam gan zižļus, gan zobenus. Tad zižļi, kas mums ir nedēļas galvenā kārta, tā ir uguns stihija. Uguns ir vienmēr enerģija, aktivitāte, jā, aktīvāki notikumi, jā, nu, tā. Tātad, par ko mums runā šie 6 zīžļi nākošā nedēļā? Nu, te varētu būt situācija, kad jūs nākošā nedēļā gūstat kaut kādus gaidītus sava darba rezultātus, ja? Bet ne tikai runa ir par darbu, tas varbūt arī runa par attiecībām, kur jūs esat strādājuši pie tā, nu, bet biežāk tā ir tā sociālā vide. Šī kārtas vairāk runā, jā, par tādā sociālā vide, kur jūs miedarbojaties ar cilvēkiem. Nu, tas var būt darbs, tas var būt kaut kādi citi jūsu tātad darba augļi, ko jūs nākošais nedēļas, nu, jau tā kā sagaidat. Tas var būt arī kaut kāds tāds novērtējums, ja, kaut kāds rezultāts, ko jūs esat sagaidījuši, un jūs tiekat arī par to novērtēts un gūstat atzinību, ja. Tā mums varētu būt nākošais nedēļa. Un tad ir interesanti ar nedēļas pozitīvu un negatīvu, ar šīm te kārtīm, jo kaut arī te mēs redzam kausus un te mēs redzam zobenus, tad patiesībā tas stāsts ir ļoti diametrāli pretējs šeit, jo nedēļas negatīvā mums ir kausi, tātad tās ir emocijas, kaut kas emocionāls, kaut kādā mērā tas mūsu kauss ir pilns un līst pāri malām. Nu, tātad kaut kas emocionāli var jūs aizķert un var jūs kaut kādā veidā apbēdināt. Savukārt nedēļas pozitīvā mums ir arī tāda interesanta kārts, 9 zobeni, kur patiesībā viņi runā par mūsu iekšējiem pārdzīvojumiem, par mūsu iekšējām bailēm, par kaut kādu mūsu nepārliecību, jā, par to, kas mums notiek galvā. Un skatoties šo visu jūsu variantu, man šķiet tā, ka jums tiešām varbūt nākošnedēļ jāgadās arī varbūt šajā ceļā, ja, uz šiem te panākumiem vai uz šo te rezultātu, jo jūs jau visticamāk arī šeit mums ir 3 pentakļi, miedarbosieties ar citiem cilvēkiem, ja tas būs kaut kādā tādā, kā jau es minēju, sociālā vide, kur tā jūsu aktīvākā darbošanās nākošnedēļ varētu būt, ja, un tad jūs, manuprāt, nu, jā, būs kaut kādi varbūt momenti, kas jūs aizķers emocionāli, bet jūs tiksiet ar to galā.
Ja? Un tas būs jau nākošā nedēļā, kad jūs, nu varbūt tas ir saistīts ar noticēt sev, ticēt, ka es varu, ka es varu to sasniegt, ka es varu to izdarīt, ja? Nu, tādas iekšēju, tādu emociju kaut kāds tāds virpulis, varētu teikt, bet man šķiet, ka jūs, nu, tātad jūs uzvarēsiet, ja? Ka jūs, nu, tā teikt, pārstrādāsiet to situāciju, ja? Neļausieties noteikti, nu, tur sabēdāties pārāk vai sabrukt vai, nu, kaut kā nolaist rokas, nē, jo jums nākošnedēļ galvenā ir šī uzvarētāja kārts, tā ir uzvarētāja kārts, ja? Tad, ja jums kaut kāds tāds moments uznāk, atceraties, ka jūs varat ar to tikt galā, jūs varat ar savām emocijām tikt galā, ja? Un šī kārts šeit runā par to, ka galva augšā un uz priekšu, ja? Un nedēļas padoms mums ir 5 zīžļi, un arī šī kārts mums saka, patiesībā viņi ir par tādu, par cīņu, bet tādu pozitīvu cīņu, ja? Tā nav tāda cīņa, kuru viens otram dunc mugurā iedur aizmuguriski. Šī vairāk ir tāda konkurence, ja? Kad mēs konkurējam, un abas šīs kārtas patiesībā runā par to, kad, nu, lai gūtu rezultātus ir jāpieliek darbs, ja? Es domāju, jums tas izdosies, un jūs tiešām gūsiet rezultātus, un jūs noteikti nevarat padoties. Jo šeit ir stāsts par to, un šis padoms ir par to, kad aizstāvi savas pozīcijas, aizstāvi savas intereses, nebaidies, ja? Varbūt jums nākošnedēļ tieši, varbūt par to ir tas stāsts, ka jums, pieņemsim, stāv priekšā kaut kāda darba aizstāvēšana, nu kā piemērs, ja? Un jums ir iekšā baigie pārdzīvojumi un kaut kāda nedrošība, un jūs nezināt, vai jūs varēsiet, vai vispār kaut kādas pārunas, vai nu darba pārunas, nu jebkas, kur jums ir jāparāda sevi, nu, teiksim tādi, jāparāda sev no labākās gaismas, ja? Vai tā. Un jūs par to pārdzīvot. Jums ir iekšēji kreņķi un jūs nezināt, kā tas būs. Bet šī kārta saka, tiešām abas kārtas galvu augšā un tiešām cīnies par savu vietu un cīnies, ja arī tev ir blakus konkurenti, ja, nekas, tu esi uzvarētājs nākošnedēļ, ja? Un cīnies par sevi un viss tev izdosies. Nu, šāds te ļoti tāds interesants un tāds, man liekas, tāds iedvesmojošs izlikums otram variantam. Tagad skatīsimies trešo variantu. Trešam variantam nedēļas galvenā kārts mums ir 10 zobeni. Nu, redzat, meitene dodas kaut kur prom, ja? 10 zobeni ir... Tā ir runā par kaut kādu cikla noslēgumu, jo tā ir pēdējā kārts, šīs te skaitļu kārtīs, ja, pēdējā desmitnieki. Tad kaut kāda cikla noslēgums. Tāpēc iespējams kaut kas jūsu dzīvē šobrīd mainās un kaut kāds posms jūsu dzīvē šobrīd noslēdzas. Un es domāju, ka tas posms ir tomēr saistīts ar kaut kādiem pārdzīvojumiem, jo, ja mēs paskatāmies arī fona kārts, mums ir 6 zobeni, kur meitene, nu, te neizskatās priecīga aina, te ir kaut kāda tā kā vētra un bangojoša jūra, un viņa laivā kaut kur dodas un paņēmusi to mazumiņu, kas nu viņai tur ir, ko nu varējusi paņemt tai savā čemodāniņā līdzi, ja, un dodas uz to jauno krastu meklēt, skatīties, vai tur būs labāk, ar cerību, ka tur būs labāk. Un arī šī kārta šo stāstu turpina, tāpēc es pieļauju, ka nevar būt pēc savas gribas, bet, nu, kaut kādas pārmaiņas jūsu dzīvē šobrīd ir. Jā. Bet šai kārtī, redz, labā ziņa ir tā, ka viss sliktais drīz beidzas, jo, kā jau es minēju, desmitnieks tā ir tā kā pēdējā kārta, viņa tā kā noslēdz šo ciklu, ja? Un te mēs redzam, ka meitene iet uz kaut ko jaunu, te ir gaisma, ja? Viņa iet tā kā tur, kur ir gaišs, tur, kur uz to pusi, no kurienes nāk saule, ja? Tāpēc es domāju, ka labā ziņa šajā stāstā ir tā, ka tas varbūt kaut kāds tāds posms vai kaut kas tāds jūsu dzīvē, kas ir bijis, vai kaut kāds stagnācijas periods, ka viņš beidzās. Un priekšā ir kaut kas jauns un kaut kas daudz gaišāks. Un šeit mums ir nedēļas pozitīvā pakārtais, ja? Ļoti arī tā interesanti, jo
Nu, pakārtais ir tāda, ja mēs varam šo kāršu kontekstā, nu, runāt par tādu tiešām iestrēgušu situāciju. Varbūt, ka jūs ilgu laiku bijāt, nu, kaut kādā tādā situācijā, kur jūs nevarējāt ietekmēt, kur jūs varbūt nebijāt apmierināti, jā, ar to, kā ir, kā notiek, bet nevarējāt, es runāju sieviešu dzimtē, bet tikpat labi jau vīrieši skatās, ja tas ir, nu, jebkuram cilvēkam. Tas nav tik būtiski, ka šeit mēs redzam tieši meiteni vai kā, ja? Tad jebkuram cilvēkam iespējams ir bijuši iestrēgusī situācija pēc pakārtā, bet tagad viņa ir izkustējusies. Varbūt jūs paši pieņēmuši lēmumu esat, ja, kaut ko mainīt, vai arī apstākļi ir sagriezušies tā, ka kaut kas mainās, bet lai vai kā situācija izkustās, un vēl kas ir būtiski pēc šīs pozitīvā kārts, ja, mums ir tas pakārtais, ka cilvēks ierauga lietas citā gaismā, vai pareizāk sakot, viņš iemācās paskatīties savādāk, ja? Jo bieži vien tās mūsu problēmas ir tikai tāpēc, ka mēs tā skatāmies uz dzīvi, uz lietām, bet šeit te ir meitene, mums viņa karājas tāda iekārta, ja? Neko viņa izdarīt nevar, bet viņa var paskatīties uz dzīvi savādāk, citādāk, ar citām acīm, ja? Un tad viņa ierauga, kur te arī ir tā saulīte priekšā, ja? Nu, tāds stāsts. Un nedēļas negatīvs, nu jā, te varbūt jums tomēr saistībā ar šo visu kaut kādas raizes, teiksim, tīri par materiālām lietām iespējams, vai kaut kādas situācijas ar materiālām lietām, kuras jūs varbūt, nu, momentā nevarat atrisināt. Jā, uzreiz nevarat atrisināt, bet atkal pozitīvs ir tas, ka jūs paskatāties vienkārši savādāk uz lietām, paskatāties citādāk. Ne tā, kā varbūt jūs esat pieraduši vērtēt lietas, cilvēkus un tā tālāk. Ja? Plašāk, jo pakārtais tomēr ir, nu, tāda arī ļoti dziļi filozofiska kārts. Ja? Nedēļas padoms mums ir kausu dūzis. Nu, emocijas, ja, mums šeit ir šai kausā, emocijas, un es visā šīs situācijas kontekstā, es domāju, ka tas padoms ir vērsties pie kaut kādiem augstākiem spēkiem, vai nu tas, kā mēs to izprotam katrs, jā, tas visiem varbūt nav vienādi, bet gan pakārtājs, gan šis padoms, kas mums ir kausu dūzis, vērsties pie augstākiem spēkiem, kuri jums palīdzēs, ja, patiešām. Kuri palīdzēs jums. Un šī situācija, kurā jūs varbūt esat, vai, nu, kaut kādas nebūšanas, kurā jūs esat, nu, tie ir jaunākie arkāni. Viņi nav tik varbūt dramatiski, viņi atrisināsies. Un jūs paši varat, mēs šādā situācijā paši varam arī pielikt roku, ja, lai tas viss mainītos un atrisinātos. Un šeit, kā es minēju, mums ir tiešām jāpalūdz augstākiem spēkiem, jāpaļaujās, jāuzticās, jāatverās, ja. Varbūt ne tikai augstākiem spēkiem, varbūt arī cilvēkiem, ja? Vai situācijai vienkārši jāļaujās, jāpaļaujās, jā, šobrīd tā ir, nu, es ļaujos tai situācijai, un paskatīties uz lietām no cita skatu punkta. Vispār man jāsaka, šis izlikums tāds izskatās ļoti, nu, ne visiem domāts. Tāpēc es nezinu, kā jums tā trešā grupa būs, vai jums tiešām norezinē. Man izskatās, ka viņš norezinēs kādam cilvēkam konkrēti, jo viņš ir pārāk tāds konkrēts un izskatās pārāk runā par kaut kādu konkrētu situāciju. Nu jā, būtu interesanti, ja kāds kādu atsauksmi arī iedotu, kā tas ir noticies. Jo ļoti bieži un arī iepriekšējos variantos šie te vispārīgi izlikumi, viņi ir tādi plašāki, bet šeit man izskatās tiešām kaut kāds konkrēts stāsts apakšā. Nu tā, interesanti. Tā kā es ceru, ka visiem būs tomēr tāda mierīga nedēļa. Un paldies jums, ka skatījāties, un tiksimies atkal kādā no nākošajiem izlikumiem.